Dārgie Latvijas cilvēki, tautieši Latvijā un visā pasaulē. Šeit, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, ir uzkrāti mūsu latviskuma avoti. Dainas un pirmais drukātais vārds latviešu valodā ar 500 gadu vēsturi. Mūsdienu pasaulē tā ir vērtība būt daļai no Latvijas tautas, kas runā latviešu valodā. Mums ir izcili zinātnieki, uzņēmēji, sportisti, mākslinieki, mediķi, ar kuriem mēs lepojamies. Taču vēlos uzsvērt, ik katrs Latvijas cilvēks ir vērtība, neatkarīgi no darba, ko veic. Savā ikdienā, arī starptautiskajā vidē, ik reizi pārliecinos. Latvieši izceļas ar to, ka mūsos slēpjas talanti un pretstāvēšanas spīts pret netaisnību, pret vardarbību, pret agresiju. Nākamajā gadā es novēlu ikvienam no mums izaicināt pašiem sevi, pārspēt pašiem sevi, izkāpt no ikdienišķā un tiekties uz izcilību, iestāties par labāku izglītību mūsu bērniem, par jauno tehnoloģiju un inovāciju ienākšanu mūsu uzņēmumos un mājās, nebaidīties no nākotnes, bet veidot to pašiem, jo tā varam kļūt labāki, atklāt sevī jaunas spējas un kļūt arī turīgāki, individuāli un kā valsts kopumā. Atskatoties, kādas mācības, lai paņemam līdzi jaunajā gadā. Lēmumus varam pieņemt ātrāk un drosmīgāk. Mēs varam viens otrā ieklausīties, lai patiesi sadzirdētu, iestāties par cilvēcību un kopīgām vērtībām. Esam kopā ar Ukrainu, kā valsts, kā cilvēki, jo skaidri zinām, tas ir par mūsu kopējo drošību un vērtībām, ko aizstāvam. Netaisnībai mūsu sabiedrībā nav vietas, tāpat kā vardarbībai nav vietas ģimenēs, skolās, darba vietās, internetā, nekur. Ģimenes, kas pēc vairākiem gadiem atgriežas Latvijā, nereti saka, mēs gribam, lai bērni jūt, kur ir viņu mājas. Tieši tas ir mūsu mērķis. Latvija ir vieta, kur mums visiem, lai cik dažādi esam, kopā būt. Kopā strādājam, lai uzlabotu un vienkāršotu dzīvi iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Kopā veicam pārmaiņas mūsu bērnu izglītībā un mazinām nevienlīdzību sabiedrībā. Kopā strādājam, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē. Mūsu uzņēmēji ir līderi digitālo rīku un tehnoloģiju attīstībā. Bet kopā mūsu uzdevums ir arī ikdienā iestāties par būtisko, parūpēties vienam par otru, atbildīgi un ar cieņu. Mēs varam, ja gribam, mēs varam, ja darām. Nacionālās bibliotēkas tapšanas stāsts to pierāda. Pāršķirsim jaunā gada lapus ar apņēmību un pārliecību. Kopā mēs spējam daudz. Priecīgus svētkus jūsu mājās un laimīgu jauno gadu!